Здравствуйте, сейчас наш специальный корреспондент Данил Калашников опрашивает учителей второй средней школы. Сейчас мы сделаем прямое включение и посмотрим, как это выглядит. В какой школе вы учились? В этой, в родной, во второй Липайской средней имени Пушкина. Какой был ваш любимый урок в школе? Спорт. А где вы любили проводить свое время? В школе? Да. На переменах? Угу. Я в кабинете сидела, уроки делала или книжки читала. Спасибо. Спасибо. В какой школе вы учились? Я училась в России, в Смоленске, в первой средней школе. Какой был ваш любимый урок? Биология, Где вы литература. любили проводить свое свободное время на переменах? Ой, мы на переменах в классе сидели. У нас была классная система, мы учились в том классе. К нам приходили учителя, поэтому мы газеты рисовали, графики чертили. Нам было интересно. Все, спасибо. В какой школе вы учились? Es mācījos Liepājas pirmajā valsts ģimnāzijā. Какой был ваш любимый урок? Mana mīļākā stunda laikam bija zīmēšana, jo tur īpaši nevajadzēja gatavoties un risināt matemātikā uzdevumus. Tur varēja pats radoši izpausties. Где вы любили проводить свободное время на переменах в школе? Starpbrīžos es atceros, kad mēs bijām kādā 5. 6. klasītē, tad mēs skrējām pa koridoriem, viens otru ķērām, un tad mūs koridoros lika pa vidu, jo kādreiz padomju laikos visi skolēni pa koridoru staigāja kā pa apli, tā pa hipodromu. Un tad tie, kas neklausīja, tad tie stāvēja koridoru vidū kā prakazniki. Bet patiesībā starpbrīži bija tik ļoti mazi, ka arī tās 10 minūtes, ka es atceros, kad es gatavojos nākošai stundai, pārlasīju vēl paragrāfus, jo mūs, apmēram tā. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вам задать пару вопросов? Да, пожалуйста. В какой школе вы учились? Я училась в Липайской 4-й средней школе. Какой был ваш любимый урок? Я хочу сказать, что я любила все уроки. Где вы любили проводить свое свободное время в школе? И я любила проводить его на школьной площадке. Все, спасибо. В какой школе вы учились? Зилупская средняя школа. Какой был ваш любимый урок? Спорт. Где вы проводили ваше свободное время на переменах? В основном свободное время на переменах проводили или в столовой, или в спортзале. Labdien! Jā, Es vēlētos uzdot jums dažus jautājumus. ļoti jauki. Kurā skolā jūs mācījāties? Paldies par tādu jautājumu un par iespēju atgriezties skolas laikos, jo gatavojoties tagad jubilejā, jā, jūs visus mūs atgriežat arī skolas laikos. Es sāku mācīties Liepājas 5. vidusskolā, bet pēc tam dzīve, sakarā ar ģimenes pārcelšanos uz citām vietām, jā, man deva iespēju mācīties vairākās skolās un pabeidza Skrunas vidusskolu. Jā, paldies. Kāds jums bija mīļākā stunda skolā? Kāda stunda jums bija mīļākā? Bija daudz jauku skolotāju, un tur, kur skolotāji bija atraktīvi un mācīja ar interesi, un bija dažādas jau toreiz darba metodas, dabiski, ka tie bija tie mīļākie priekšmeti, bet ar lielāku interesi latviešu valodu un literatūru es rakstīju dzejoļus, ja, piedalījos dažādos konkursos, un dabiski, ka arī tie mācību priekšmeti bija ļoti interesanti, kur mums bija dažādi izbraukumi, jo mēs ar skolotājiem braucām pie ezeriem un pie upēm, un līdz ar to arī iepazinām dabu. Tas bija viss tas tiešām tā ļoti jauki, jā, un arī šodien taču jūs arī braucat dažādās ekskursijās. Jā. Ko jūs dariet starpbrīžos? Jā, tas jau ir interesants jautājums, un bieži vien vērojot, ko mūsu bērni dara starpbrīžos, jāsāk tā salīdzināt, ko tad mēs darījām. Mums bija dažādas nodarbības. Lielajā aktu zālē mūs mācīja dejot, ja. Tur kopā visi, dabiski bija
nu, cita veida varbūt iespējas, bet viena no iespējām bija starpbrīžus pavadīt laukā. Un tad, kad mēs bijām laukā, tad dabiski sniegs visapkārt, jā, un varējām tur pikoties, un pavasarī sēdējām ar zēniem un pļāpājām, jā, un saulīt spīdēja, puķīt ziedēja. Nu, tādas spilgtākās tās atmiņas tieši kā, nu, vairāk mēs tā kā pie dabas bijām, jā, jo bija tāda iespēja, jā. Vispaldies! Спасибо за внимание. Вы смотрели вечерние новости. Не переключайтесь.